Tātad, kad mēs piedzīvojam sakāvu ticībā, kad mēs necīnamies savā ticībā un kad mēs savu sirdsapziņu aiztaisam cietu. Uz manīm tas neatiecās, lai viņi tur līgā sludina, mums te kā ir, tā ir. Nekā nebija. Labā sirdsapziņa ir jābūt katram ikvienam Kristus māceklim. Tātad par katru cilvēku tu iežēlojies. Tātad katru cilvēku tu uzrunā. Pie katra cilvēka tu pieeji, ja tu fiziski vari. Ja es braucu ar mašīnu un cilvēks iet garām, man ko pie katra apstāties? Ja svētais gars saka, jā, tad apstājies. Mēs cīnamies labo ticības cīņu. Šeit ir atslēga, jā, savā ticībā un labā sirdsapziņā. Paskaties, un šeit tieši tā ir rakstīts, ko daži ir atmetuši. Ja tu atmet ticību, ja tu atmet labo sirdsapziņu, ko daži ir atmetuši, tā viņu ticības laiva tika sadragāta. Tā visa tava ticības dzīve piedzīvos fiasko.